Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. No, labvakar, čau. Te jau gan kurš pirmais? Patreiz nāk virsū maratonu, bet mums šodien būs sprints. Pirmais liels sprints. Kādēļ bija citādāk? Tas gan, jā. Tādā skrējienā. Šodien mums ciemos būs Jānis Krastīņš, Latvijas Automobiļu federācijas rallija komisijas vadītājs. Mēs beidzot esam viņu izķēruši, jo Jānis pats jau pareizi pateica. Kā populāri saka, aka rallija Latvijas organizators. Tieši tā. Mums būs ciemos autosportists Haralds Šlegamils, bet ļoti interesantā statusā. Tie, kas seko, te jau zina, par ko būs runa noteikti. Tieši tā. Un ciemos mums būs Dace Janova, par ko mums stāstīs Dace. Manuprāt, viņa pabijusi sarkanajā laukumā. Es zinu, tā ļoti cer, jā. Iepriekšējā nedēļā? Par iepriekšējās nedēļas notikumiem mēs paigi daudz nerunāsim. Šis tas ir bijis, bet mēs drīzāk pievērsimies vairāk tam, kas būs šajā nedēļas. Tieši tā. Jaunuma no Vess Motors būs tikai mazliet citādā statusā. Nu jā, un šajā nedēļas nogalē, sākot starp citu jau ar piekdienu, līdz pat nākamajai nedēļas nogalē, pulk tie pasākumi, beidzot sniegs ir nokusis, vasara ir iestājusies, tā kā viss notiek. Nu ko, bet šodien mums ciemos ir pats Vess Motors, Lexus autoservis vadītājs Dzintars Sīka. Labvakar, Dzintar! Labvakar! Nu ko, pavasars ir atnācis, tas ir skaidrs, redzams, tur jau uz ielām, visur uz laukiem, kas nozīmē, ka arī Lexus īpašnieki noteikti, kā jau un arī, būtīgi sakot, vispārējā autobraucēji aktīvi maina ziemas riepas uz vasaras. Tā ir? Nu, tieši tā. Kā jau daudz kas mūsu dzīvē neizbēgam, tā ar gada laika maiņa neizbēgama, un līdz ar to riepu maiņa neizbēgama. Tieši tā, jā. Cik maksā riepu maiņa, jāsaka tā, vienīgā Lexus autosalonā Latvijā? Cenas ir ļoti demokrātiskas, ir sākot no 1980 mazākiem modelīšiem IS un CT, un, protams, uz RX modelīšiem, GS modelīšiem 29,70, ar spiedienu kontroli 39,60, tā. Kurā priekš vienīgā, teiksim, ekskluzīvā Lexus autosalona Latvijā cena, es domāju, ka tiešām ir ļoti pieejama. Noteikti arī tad piedāvājat kādus citus pakalpojumus, kas saistīti ar riepu maiņu, piemēram, arī riepu uzglabāšanu? Jā. Tieši tā, Lexus īpašnieku ērtībām piedāvājam arī ziemas riepas uzglabāt pie mums līdz rudenim. Šis pakalpojums mums maksā 15 lati visam gadam, tātad no aprīļa līdz aprīlim nākošajam tas būs 30 lati. Līdz ar to vienkārši nav jāplāno, kā riepas pārvadāt, kur tās uzglabāt, un nākamreiz vienkārši piesakot riepu maiņu pie mums. Jums nebūs vispār jādomā par tādu lietu kā riepa atvešana, vai riepa aizvešana, vai riepa glabāšana. Un cik maksā šī riepa aizvešana un atvešana, šīs pakalpojums? Nebūs tas, bija domāts, ka nebūs klientam pašam par to jādomā, jāņem tās riepas no kaut kurienes jāved. Tātad uzglabāšana pie mums maksā vienu sezonu 15 lati. Pavisam godīgi sakot, domāju, ka pieejami, es domāju par to, cik daudz laika mēs ietaupām, un ērtības pretīgi par to arī saņemam. Kas vēl ir aktuāls pavasarī tieši Lexus salonā? Protams, pavasari autobraucēji vēlas sagaidīt ne tikai tīrā un skaistā auto, bet arī tādā, kas ir pilnīgā tehniskā kārtībā. Un pavasarī cilvēki ir izvēlas savest kārtībā savus auto pēc ziemas nelieliem virsbūves bojājumiem, švīkām, sniega, cieta sniega un tā tālāk. Piemēram, neliels virsbūves skrāpējums, kas rodās no kupenām, mēs piedāvājam novērst. Un šajā sakarā ikvienam noderēs īpašs pakalpojums ar īpašu Lexus patentētu produktu Lexus Protect, kas ir uz NASA novatoriskām tehnoloģijas bāzes izstrādāts piedāvājums augsta līmeņa aizsardzībai automobīļu iekšējām un ārējām virsmām. Protect nav ne parasts vasks, ne arī nanotehnoloģisks aizsarga līdzeklis, bet gan pavisam jauns virsmu apstrādes. Jā, vispār es klausos, domāju, ka tās ir vēl augstākas tehnoloģijas. Es vispār gudīgi sakot, mēs nezināju, ka ir kas jaunāks par šo nanotehnoloģiju. Ja? Kāds darbojas? Tas ir uz virsmas, tas izveido uz virsmas ārkārtīgi noturīgu molekulāru savienojošu aizsargslāni, kas cilvēku acīm faktiski nav redzams. Pietiek ar vienu uzklāšanas reizi, un Lexus Protect aizsargā jūsu automobīli vairākus gadus. Un auto atgūst savu svaigumu. Turklāt Protect atgrūž ūdeni un netīrums, tādēļ automobīls ilgāk saglabājās tīrs, savukārt salonu ir vieglāk tīrīt, kas ir īpaši aktuāli, ja ģimenē ir bērni vai mājdzīvnieki. Jā, man tas tā frāze, pat gadiem, iespaidīgi, jo cik es zinu, es atceros, tad nano pārklājumi turas vidēji tur kaut kur, gads apmēram kaut kur bija, Un kam ir pieejams aizsarga pārklājums tikai virsbūvēji? Ir pieejams pārklājums gan virsbūvēji, gan vieglmetāla diskiem, gan arī salonu. Tas ir būtiski, gan arī interjeram. Skaidrs, un tad par aktuālajiem pakalpojumiem, bet saki, teiksim tā,
Noteikti Lexus īpašnieks interesē, kāds tā teikt, tās mobilitātes iespējas, ja auto es atdodu servisā, jo tas vienmēr tas būtiskais ir. Protams, kas svarīgi ir ne tikai parūpēties par savu auto, bet arī īpašnieka ērtībām. Tādēļ mēs piedāvājam izvēlēties vairākas iespējas. Kādas tās būtu? Ja servisa darbi paredzētu uz neilgu laiku, aicinām izbaudīt ērtības mūsu klientu atpūtas zonā, kur mūsu administratori pasniegs jums gardu kafiju. Protams, pieejama televīzija, bezvada internets un tā tālāk arī konferenču telpu var pieteikt. Jaunākie preses izdevumi un izmēģinājumi braucieni ar jaunajiem Lexus modeļiem. Šobrīd tas mums ir GS, un tuvākajā laikā mēs sagaidām arī jauno IS modeli. Ja ikdienas steiga neļauj gaidīt, tad piedāvājam citus variantus. Izsauksim jums taksometru, vai arī varat izmantot servisa mājiņas automobiļu pakalpojumus. To klāstā mums ir CT200 vai IS 250, kas diennakti izmaksā 30 latus. Un nav, protams, ja jums nevajag diennakti, varat ņemt viņu uz dienu, līdz ar to tā cena būs mazāka. Ideāli. Ja plānojat ceļot, tad piedāvājam izmantot pakalpojumu servisa ceļojuma laikā. Mēs norganizēsim un apmaksāsim ceļu uz un no autosalona līdz lidostai. Turklāt jūs jūsu mašīna visu ceļojumu laiku varēs uzturēties mūsu apsargājumā stāvvietā bez maksas, kā arī pakalpojumu ietvaros tehniskā diagnostika būs bez maksas. Ideāls variants. Tuvāk informāciju par šo te piedāvājumu var izlasīt mājaslapā precīzāk, un tur var arī pieteikties jau laicīgi, teiksim. Caur internetu, jā, var pieteikties caur internetu vai pa telefonu. Telefonu varbūt arī nosaukšu pie izdevības 67 004 001. Tas ir Lexus servisa telefons. Jā. Kāda ir Lexus servisa darba laika? Par Toyotas mēs zinām jau, Anti stāstījusi. Jūs strādājat arī varbūt brīvdienās, tāpatās? Jā, Vest Motors, tāpat kā visi pārējie autosaloni, tā arī Lexus autosalons ir jūsu rīcībā katru dienu, kas nozīmē, ka strādājam arī sestdienās un svētdienās. Turklāt mums ir laba ziņa. Klientu ērtībām no 1. maija sestdienā esam pagarinājuši darba laiku par 1 stundu un būsim atvērti no 8:30 līdz 17. Tā kā gaidām visus Lexus īpašniekus ciemos, lai jūsu mašīna saņemtu augstākās kvalitātes servisa pakalpojumus un apkalpošanu Vest Motors Lexus salonā Kārļa Ulmaņa gatvē 125B. Nu ko, Lexus īpašnieki, Vest Motors Lexus autosalons ir pilnīgi jūsu rīcībā, kā jūs dzirdējāt, arī šajās brīvdienās, lai parūpētos par jūsu Lexus. Paldies, Dzitār! Paldies vēlreiz jums! Gaidīsim atkal ciemos tevi kādreiz ar jaunumiem tieši no Lexus salona Vest Motors. Noteikti. Paldies! Lai veicās! Senior, vienu foršu mūziņu un pēc reklāmas pauzes, ja tā var teikt, Egon. Parunāsim ar Jāni Krastiņu, kurš starp citu jau arī ir tādā pusskrējiena stāvoklī, bet, paredzēsim, ko tad viņš pastāstīs mums jaunu. Radio 101. Vest Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Par cik pie mums, vismaz autosporta vidē, bez sepieniem, nekādīgi nevar, tad mēs izmantojam jebkuru iespēju. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un šogad tāda iespēja ir doti, var pat teikt, manuprāt, dubultā. Šāda informācija ir pieejama, galīgas skaidrības nav nevienam, vismaz man ir tāda sajūta. Tāpēc šodien esam aicinājuši studijā, ja tā var teikt, pašu nopietnāko cilvēku Latvijas rallijā. Paskatieties uz viņu, kur redz, jau tikai skatoties, ja. Tātad Latvijas Automobiļu federācijas rallija komisijas vadītāja Jāni Krastiņu. Labvakar. To reiz pieliec pa taisno. Kas tad galu galā būs šīs mini rallijas? 2 vārdos, varbūt tā, bet precīzi. Patiesībā tā būs pirmā pamatskola. Pirmā pamatskola tieši rallijā, tā, kas kādreiz varbūt bija šis te road klasi, kur bija vairāk matemātika bet šis te mini-rallijas tieši būs, kas kādreiz bija, tāda pamatskola arī rallijas sprintam. Tas būs tagad, tāds kopējs rallija pamatskolas produkts, kur, cilvēks uzzinās gan, kas ir stenogramma, gan, kas ir leģenda, kas ir tiesneša punktu, laika kontrols. Tad visi šī te principi vismaz sākumā noteikti būs tādi paši, kā
lielajā rallijā. Faktiski tu pats jau pieminēji to iepriekšējo formātu, tad sanāk tā, ka tas viss jaunais, ko mēs šobrīd darām, ir tas pats vecais, labais, aizmirstais. Bet te jautājums par tevi pašu, tu pats esi startējis savā laikā tajā iepriekšējā mini rallija formātā, kad vēl varēja braukt ar standarta ielas vāģiem bez kādiem dzelžiem iekšā un tam līdzīgi. Kas tā pa lielam riktīgi būs savādāks šajā formātā? Patiesībā jau mana mamma vismaz saka, ka tagad ir tās pašas kurpes veikalos, kas bija viņas jaunībā. Labi. Vai dziesmas, teiksim, mans bērns klausās to, kuru es vidusskolas izlaizdumā tur visu nakti dejoju, teiksim. Nekas jau nemainās pa lielām šaibām, un nav jau nekas arī vajag jāizdomā. Viss ir tieši tāpatās. Vienīgais, par ko ir jāpadomā mazliet savādāk, kad tehnika ir tā lieta, kur nestāv uz vietas, un viņi vienkārši milzīgiem soļiem skrien uz priekšu, un mēs vienkārši varam kaut kādā veidā viņai pielāgoties un mēģināt jebko bremzēt, jo nav jau arī noslēpums, ka lielajā rallijā taisot vienu un to pašu ātrumposmu katru gadu, ar katru gadu vidējais ātrums palielinās. Protams. Cik līdz kurai robežai, tiksim, var atļaut to galējā robežu, tā, es teikšu tā žargonā un tā maukšanai, ja, jo kas tad ir mainījies pa gadiem? Arī šī robeža ir mainījusies, jo toreiz bija prātīgāk braucēji. Kas paliek? Nē, es domāju, ka toreiz bija mazāk jaudīgas mašīnas. Mēs varam paskatīties kaut vai uz evolūciju, kāda ir notikusi pasaules čempionātā. No 2 litru mašīnām mēs esam nolaidušies lejā uz 1.6 mašīnām, bet mašīnas ir jaudīgākas. Ātrākas. Un tieši tas pats ir ar ielas mašīnām. Tā ir tieši tā pati situācija, kad mums ir jābūt uzmanīgiem, ražojot šādu veidu produktu, šīm te mašīnām sacenšanās produktu. Mums ir jāpiedomā vairāk, nekā mēs piedomājām kādreiz. Mums ir vienkārši ar lielāku tādu toleranci jāpieiet pie tā. Tu jau pats ievadīji, tajā tēmā, bišķiņ tā aizskarsim to skrūvēšanas tēmu. Kā būs ar tiem standarta vāģiem? Vai nebūs tā, kā vēsture atkal atkārtosies? Man tev ir jāpajautājis, neko tur nevar padarīt. Saskrūvēs, tak tos vāģus gribi, negribi, ātrumu atkal izaugs un atkal breiks, ka vajag tos dzelžus likt iekšā un tā. Kā tev pašam liekas, kā tā attīstība būs, cik ļoti jūs spēsiet viņu kontrolēt un varbūt kādiem līdzekļiem? Es atbildēšu vienkārši nezinu. bet teikšu tā, ka, protams, ka mēs skatāmies uz priekšu un kaut kādā brīdī jau, protams, tad, kad tu gribi braukt vēl ātrāk, vai kaut kādā veidā skrūvēt to savu mašīnu, lai viņi būtu vēl ātrāk, protams, ka tev jau ir jāiet uz nākošo pakāpienu. Tas ir tu skolā arī nesēdi, teiksim, pirmajā klasītē, tu ej pirmās 3 klasītes, tad tu ej uz pamatskolu un tad tu ej uz vidusskolu. Un te ir kaut kas līdzīgs, teiksim, tas modelis ir tāds līdzīgs, un par to mēs jau domājam sen. Jā, cik jau sitīs pa pirkstiem, skaidrs, jā. Ir izskanējis to, ka minirālijas tomēr vairāk būs pa tādām, tā kā, slēgtām trasēm, tā kā kaut kādām, teiksim, asfaltiem tam līdzīgi, bet, džeki, baigi grib pa to grunti gāzt. Tas ir skaidrs. Bet tiešām nevar atkal tā kā bija arī pa tiem dopiem, saliek roterus un aiziet. Bija forši, īstenībā. Varbūt, ka mēs varam ieskicēt mazlietiņa to pasākumu, kas būs 11. maijā, kur arī es pielieku savu, un mūsu komanda, Rallija Latvija komanda, pieliek savu darbu. Tieši to mēs gaidām. Tad es varu pateikt tā, būs 10 ātrumposmi. Ja jūs uzskatiet, ka ķemera pilsētiņas ātrumposms, tas ir braukšana pa pagalmiem, es tā nedomāju. Tas ir. To mēs zinām. Tas ir gan seniors, gan juniors, gan visi. Pirmām kārtām tad viens no ātrumposmiem būs tieši ķemera pilsētiņā. Super. Viens no ātrumposmiem būs Kauguros. Viens no ātrumposmiem būs, var teikt, Priedainē. Un viens no ātrumposmiem būs divi ātrumposmi būs Priedainē, un viens būs arī netālu no Priedainas uz Grunts. Tad riktīgs grunts ātrumposms. Visi tie ātrumposmi ies pa 2, tad būs šis trāvējs ledzēja princips. Rītdien varēs arī www.4 redzēt šo te ātrumposmu izkārtojumu, precīzāk maršrutu kartu ar aprakstiem, teiksim, kāds segums. Tad būs vairāk vai mazāk būs tāds miks. Būs tīrāks asfalts, būs bruģis, būs grunts, būs. Tad faktiski visi šie, var teikt, tie supersprinta elementi būs salikti vienā garākā rallijā. Galvenais tas skaistums ir tas, ka viņš 2 sākās. Ja, tad 2 mēs startēsim no ķemeriem. Tad, kad beigsies ķemeros supersprints uzreiz. Ja.
Mēs startēsim ar ralli, un pēc tam jau pulkstens ap 7 Inbuks hallē jau pirmā mašīna finišē. Un 9 mums plānota balvošana. Formāts ir ātrs. Patreiz dotā brīdī, jāsaka godīgi, tu tiešām pārliecināji par to, ka šis te rallijs, ietver sevi visas elements, visi kārtībā. Jautājumu tādā ziņā vairs nav. Bet es nevaru nepajautāt par otru seriālu, ko tais jau, cik es saprotu, jau bijušais šai brīdī Latvijas Automobīļu Federācijas standarta automobīļu komisijas loceklis Eduards Kalve, tāda tautas rallijs, ja? Un tur, cik es saprotu, neiet tik vienkārši. Tur kādas sprunguļas tur taisa pieķos met, vai tur kāda cita problēma jau sākumā, ja viņš bija kā iniciators visam šim sāksim ar to, kad iniciatori tai visai lietai bija gan rallija, gan standarta automobīļu komisija. Tas bija pats sākums, kad mēs vienkārši runājām par vīziju, ko mēs darām tālāk. Kā mēs to darām. Viņam šī iniciatīva tika novirzīta, tāpēc, ka lai vai kā, bet kritās popularitāte uz vasaras sprintu, un viņam atbrīvojās kapacitāte to darīt. Viņam to kā aktīvam cilvēkam to novirzīja. Es negribu ieplūst tur tajās detaļās, kādas tur ir tās problēmas, bet es zinu vienu, kad jebkurš pasākums, kurš notiek publiskā vidē, pakļaujās publisko pasākumu likumam. Un ja mēs skaidri un gaiši izlasīsim šo te likumu, tad mēs sapratīsim vienu lietu, kad šeit nestrādā nekādi punkti, kas ir attiecināmi, pieņemsim, uz kartiņu sacensībām 333 trasē vai radio kurbuļu sacensībām, pieņemsim, biķernieku trasē, tad tas ir pavisam kaut kas cits. Tā ir publiska vide. Publiskā vidē tiek slēgti ceļi, tad viņš pakļaujās pilnībā visiem noteikumiem un visiem Latvijas Automobīļu Federācijas noteikumiem, kādi ir attiecībā uz ralliju. Mini ralliju vai ralliju sprintu. Tātad tas ir pats galvenais, kas ir jāievēro. Un, ja mēs gribam paši nocirst to zaru, uz kuru mēs sēžam, to bišķi šis te rallijs, ja, tad mēs varam šādas te veidu sacensības mēģināt vienu reizi iestāstīt savam pagastu vadītājiem tuvākajam, ja, kad mēs te tagad uztaisīsim to ralliju, tā nav. Bet tur netiek ievērot šīs te Latvijas Automobīļu Federācija Latvijas valstī ir tā organizācija, kura atbild pilnībā par ātrumu sacensībām ar automašīnām. Tas ir deliģēts šāds spēks viņai no izglītības ministrijas. Un tas ir jāsaprot, ka ir jāpakļaujas. Nav jau Automobīļu Federācija, nav jau problēmas saskaņot to pasākumu. Problēmas ir vienkārši tāds, ka cilvēki varbūt negrib izpildīt visus normatīvus, ko uzliek Automobīļu Federācija. Galvenais jau ir tas, kurš par to atbildēs galā. Ja? Tad tas ir tas moments, ja šajā gadījumā, pieņemsim, pagasts vai novads uzņemsies šo te atbildību, tā ir viņa atbildība. Bet tad saskaņā no LAF puses, teiksim, šajā gadījumā būs vai nebūs? Tad organizatoram ir jāizpilda, rīkotājiem ir jāizpilda visas LAF prasības, un viņš saņems to saskaņojumu. Okay. Ja viņš izpildīs visas prasības, tad viss būs kārtībā. Šobrīd, cik es redzu, ir tikai kaut kādas deklarācijas, kad ir kaut kas sadarbībā ar kaut ko, bet nav nekas konkrēts. Tad nav nekādu ne drošības plānu, nekā nav. Ir kaut kādas tur ziņas, ka kaut kas būs. Cerēsim. Mazliet attējot tieši no tām normatīvajām lietām, kā tu pats varbūt vērtē to situāciju pēc būtības, ka viņa ir radusies? Tas no tavas redzes viedokļa ir pozitīvi vai varbūt nav tik pozitīvi, ka ir šādi divi konkurējuši seriāli, jo ir gan opozīcija, gan pozīcija. Respektīvi, mēs lasām 4 ATLV fórumos, ka ir cilvēki, kas piekrītam, ka jo vairāk sacensības, jo labāk un tā tālāk. Un ir atkal tādi, kas saka, ka sāksies atkal bardaks un nevarēs to sēdzīt. Sāksim ar to, kas ir sacensības. Sacensības ir autosacensības. Tas ir sacensības, kur piedalās automašīnas un tiek fiksēta laika fiksācija. Ja, tad uzstādīt rekordu vai notiek kaut kāda rezultātu pierakstīšana. Tad tās ir autosacensības. Ja mēs runājam par treniņiem, pieņemsim parastiem, tad Latvijas Automobīļu Federācija arī ir savu veidu noteikumu, kādā veidā notiek, pieņemsim, tie paši rallija treniņi. Tad tur ir savādāks prasības, teiksim, savādāk noteikumi, viss ir savādāks. Bet bez noteikumiem tāda veida sacensības izvest vai notikt, pieņemsim, publiskā vidē, ciematā, uz valsts ceļa, pagasta ceļa, viņas vienkārši fiziski nevar. Jo tad viņām ir jāpakļaujas ceļu satiksmes noteikumiem. Tad, ja mēs šajā gadījumā slēdzam ceļa posmus, tad mēs saskaņā ar kaut kādām lietām slēdzam un norobežojam šo te satiksmi. Tad ceļu satiksmes noteikumi tādā punktā vairs nestrādā.
Ok. Ejam tālāk. Šī tēma mums ir skaidra, ejam tālāk. Vienu brīdi bija, kā pateikt, to uzvārdu, var teikt, pārmantojamības, tāds periods rallijā vispār Latvijā, jā. Tagad izpaliek vecāki, jā, visiem ir bērni, visiem naudu jāpelna, sievas, mājās, lamājās, tas ir skaidrs, jā. Krīze vēl bez šaubām, jā. Tagad, ko jāgaida, ir atkal tā nākošā uzvārda paudze, kad viņi nāks tur pēc gadiem, 10, 15 tur. Man vienmēr patīk tas teiciens par to, ka rallijs patiesībā ir valsts vai rallija līmenis valstī ir valsts ekonomikas spogulis. Un viennozīmīgi es tam piekrītu, jo labāk iet valstī, jo labāk iet autosportam. Ja, tad arī viss pārējais autosports šajā gadījumā. Un šeit ir tieši tāpat situācija. Nevaram mēs palielīties ar nekādiem labu situāciju, kāda mums ir šobrīd valstī. Tad mēs saprotam, ka mums ceļi brūk kopā. Ja, tā ir viena no galvenajām problēmām. Mums ir problēmas gan ar skolotājiem, gan ar dakteriem. Ja, tad mums ir pietiekuši daudz problēmas. Mums ir kredīts uz kakla, ja, kurš es nezinu, līdz kuram gadam tur jāmaksā, teiksim. Ja. Bet, idejiski jau šobrīd nav tāda, kad mēs būtu tagad uzrakuši naftu, sākuši viņu pumpēt un teikt, tagad mēs padzīvosim zaļi. Tā jau nav. Rallijā ir tieši tas pats un autosportā kopumā ir tieši tas pats, kad ir kaut kāda, teiksim, bija kaut kāda labāka laika, bija kaut kāda sliktāka laika. Atcerieties arī tos laikus, tu varbūt juniors varbūt neatcerās, bet tu jau to noteikti atceries, kad mēs, var teikt, uz krāsu no Padomju Savienības izvilkāmies jau. Mašīnas uz krāsu turējās kopā, lai mēs tikai varētu braukt un lai mēs varētu startēt toreiz pirmajā Latvijas čempionātā. Jā, bet mēs bijām tik dūli un to darījām. Jā, mēs bijām tik dūli, to darījām un iemācījām to darīt saviem bērniem un viss aizgāja tālāk. Tad bija kaut kāds smagāks posms un tad mēs atkal uzrāvām augšā līdz kaut kādai tādai situācijai. Šodien mēs taču nebraucam uz krāsu. Pagaidi, bet tu saki to dulumu nevar iepotēt vairāk? Mums to jau var daudz ko dabūt. Nē, kāpēc? Viens mēģinājums ir šis te minirālijs. Jā, tas ir viens mēģinājums. Tas ir viens mēģinājums, kā, teiksim, kaut ko darīt jaunu, kaut ko ražot uz priekšu, teiksim, ja, kaut kādu iniciatīvu izrādīt. Ja, tad tas ir tas, kas. Super, tā kā es domāju, visi, kas klausās, saprot, ka uz to arī iet. Ja jums tas pārziemosim arī to. Kaut kur dzīvo, laidiet viņu ārā. Jums ir kāds drapaks, kas var izturēt kaut vai vismaz pirmo posmu pamēģināt, kas tā pa lietu ir. Tikai 15 km ātruma posms. Tikai 15 km ātruma posms. Galā nav tā jābrauc reiz ar pilnu klāpi, pamēģini kā iet un tā jau redzēs. Tieši tā. Es ceru, ka mūsu klausītājiem un skatītājiem, jā, ir atkal kāds jauns, teiksim, info no šīs sarunas. Mēs gan varētu runāt vēl daudz un dikti. Vielu pārdomām un jebkurā gadījumā mēs sākam jau kurbulēt autiņus, jau 11. maijs vispār galīgi nav aiz kalniem. Ja? Es atgādinu, ka šodien pie mums ciemos bija Latvijas Automobiļu federācijas rallija komisijas vadītājs Jānis Krastīņš. Paldies tev, Jāni. Paldies. Lai veicās. Uz tikšanos. Čau. Ko mēs esam gaisā? Kamēr rallija sezona nav sākusies, mūsu braucēji, Latvijas braucēji izmanto iespēju padeldēt riepas un sevi parādīt arī ārpus Latvijas. Protams. Mums ir ko rādīt. Tā kā mums sniegs vēl nebija īsti nokusi, tad brauc tur, kur bija. Tieši tā, jā. Pagājušā piekdienā un sestdienā Maskavā norisinājās jau 3. rallija Master Show. Un uz turien bija devusies iemūžināt, es domāju, teiksim, tā dzīvās emocijas stopkatrā arī mūsu galva fotogrāfs, www.4.lv galvenais cilvēks Dace Janova. No, kā Dace? Čau. Vai tas tiešām bija tāds liels, tāds īsts šovs? Jā, tas, var teikt, bija šovs ar tādu kārtīgu maskavisku vērienu. Organizatori tiešām bija pacentušies ātrumposmi. 2 ātrumposmi 3 reizēm, viens tāds īsāks šova ātrumposms un otrs 11 km veloceliņā. Man bija izdevība izbraukt trasi pirms sacensības. Godīgi sakot, galva sagriezās kārtīgi. Nebija nekādas bērnu spēles tur, jā? Pilnīgi noteikti. Te jau dzirdējām, ka Dašs Labs gatavojas uz tādu ritīgi ralliju. Klau par tiem dalībniekiem varbūt pastāst. Kas tad bija tie dalībnieki, cik viņi bija un kas bija tie skaļākie uzvārdi? Jo es tā saprotu, ka tur tāda bija nemaz. Jā, bija 46 dalībnieki, nemaldos, no 10 valstīm. Tāds startautisks rallija šovs. Fantastika. Jā. Organizatori šos te dalībniekus uzaicina, teiksim, speciāli. Jā, tas nav tā, es izdomāju aizbrauc. No latviešiem tie bija Aivis Egle, Māris Neikšāns un Ivars Vasarauds, kurš otro gadu startē šajās sacensībās. Un bija vēl 2 profesionāls, teikšu tā, komandas no Latvijas ASRT, tad Autostils rallija tehnikā ar Aināru Rīgaveņu priekšgalā un Sports Racing Technology ar SRT ar Girtu Krūzmanu. Kā tur mūsējiem gāja?
vislabāk no mūsiem gāja Mārim Nekšanam. Māris uzvarēja 4 klasē un palika 4. kopvērtējumā. Nu, tiešām prieks bija skatīties, kā viņš zīmēja saulītes. Jā. Viņš pats laikam, cik saprotu, izteicās, ka to, ko viņš pēdējo, cik ļoti daudz gadu laikā ir samācies, tik vienkārši aizmirst vienkārši nevar. Tā arī izskatījās. Kā pārējiem gāja? Aivs Egle ieguva 8. vietu N4 klasē, un pats pēc tam gan atzina, ka viņš galīgi nebūtu iedomājies, ka visi pārējie būs tik nopietni gatavojušies asfaltam. Nu, viņš ar kādu mašīnu bija ar tādu aizbraukt, neko speciāli neregulējot, neko citu nedarot, bet, Tas ir kaut kāds jautrības bijuši, ja viņi vispār skatoties to video. Jā, pateicoties Aivim, vienam krievu video operatoram sanāca jauki kadri. Bet viss beidzās labi, mazliet līkumā par ātru, drusciņi izslīdēja, bet, atpakaļ trasē un viss kārtībā. Eglas meistarība, tieši tā. Vasaraudzim. Vasaraudzis, diemžēl, sākumā vajāja tehniskas problēmas mašīnai, pēc tam viss savēt kārtībā, tad tika pārsista riepa, līdz ar to, kāds vairs tur rezultāts. Nebija vasariņa diena vienāds. Tieši tā. Un tur mums arī, kā tā mūsēja, var teikt. Gandrīz Latvijas. No ASRT Plangi un Lukjaņuk startēja, jā? Gandrīz Latvietim Lukjaņukam gāja labāk. Viņam 2. vieta un 4 klasē, bet arī viņš pēc tam teica, ka, daudz vēl ir jātrenējas pa asfaltu, viņš tik ātri pabraukt vēl nevar. Labi, ka tā. Bet kas tad bija tie lielie puiši, kas varēja pabraukt tik ātri? Jā, vēl par mūsējiem runājot, Grjazins 3. kopvērtējumā, lielisks rezultāts. Viņš pie mums ir sācis, tieši tā. Lielie zēni, jā. No lielajiem zēniem startēja Novikovs, kurš bija uz Maskavu atlidojis, var teikt, pa taisno no Portugāles VRC. Regulārais VRC pilots Novikovs Jevgenijs. Jā, viņš arī pirmais. Brauc arī Marko Mārtiņš, kurš trasē diezgan sen nebija redzēts. Tā cīņa bija patiešām interesanta, jo Novikom arī gāja raibi vienu ātrumu posmu, viņš finišēja uz diska. Pārsit riteni, atkrita uz 3. vietu un tomēr beigās spēja panākt un apdzīt gan Marko, gan Grjazinu ar 1,1 sekundi. To es saprotu, var izdarīt ar VRC tehniku, sāksim ar to. Bet, vienā sakot, tur kārtīgi džeki cīnījušies, tur nekādas tāds tikai šovs vien nav bijis. Tur viss tikai ar šīm pilnpiencīšu mašīnām startēja, vai tur bija arī kaut kas cits? Tur bija dažādākas mašīnas. Priekšpieciņas klasē uzvarēja Dmitrijs Mjačins, es arī zinām, protams, ka mums ir braucis. Bija ļoti interesanta klase vēsturisko auto. Tur uzvarēja krievu pilots ar Audi Quattro, tas Quattro, rallija leģenda mašīna. Skaistuls. Kā Žigulīts, Moskvičs arī var būt? Bija Žigulīts, bija Moskvičs, jā. Tiešām? Jā, protams, jā. Super. Un bija arī gazikiem atsevišķi ieskaiti. Tur brauc. Smagie brauc 4 igauņu gaziki, tur reizēm mazliet šausmas pārņem skatoties, kā pa tiem šaurajiem veloceliņu kalniem viņi lidoja. Bet, man liekas, Igaunijā pētot viņas tajās Sārem rallija, vēl nezinu, kur tur viņiem, man liekas, tur ar nerviem visi kārtībā. Klau, par tiem skatītājiem jautājums, cik tas šovs ir apmeklēts, cik viņš ir populārs? Liekas jau, ka tur vajadzētu būt baigām masām, bet kā arī īstenībā? Bija tā, ka šis šovs vairāk izskaties orientēts pirmkārt uz pašiem sportistiem. Vienkārši ķert kaifu no šī pasākuma, un tas bija pilnīgs mediju pasākums. Viss veloceliņu kalns bija apvilkts ar vadiem, un pasākumu translēja NTV Sport tiešraidē. Pilns ar fotogrāfiem. Tā bija arī skatītājs vairāk bija īstajā šovā ātrumposmā, kur bija speciālas tribīnes, un pie tribīnēm, pat visiem ļoti pārskatām arī viss notika. Jā, iespējīgi. Tu sarkanā laukumā arī pabija vispār, tu uz gumu, tu aizgāji uz to lielo, to milzīgo, to centrā, tu kožļiens vismaz atvedi. Ja ne, pagaid, no Maskavas laikam jāved. Matrioškas jāved. Jā, es jums atvedu, lūdzu. Jā, fantastika. Pak, un kas tev ir Matrioška? Aļonka. Maločnī šokolāda Aļonka. Oriģināli. Bija. Tad sarkanajā laukumā gan ar metro pirmo reizi mūžā braucu. Un diezgan daudz laika gan pa veikaliem staigāt nebija, jo priekšā bija atkal 1000 kilometru un tie krievu robežsargi, viņi ir mazliet neprognozējami. Varētu būt tā. Pēc noskaņojuma. Vēl, izmantojot izdevību, gribu pateikt lielu paldies par šo fantastisko iespēju kompāniju un visu pārējo ekipāžai Aivis Egle un Andis Dauga. Hip, paldies, Aivī. Protams. Es nezinu, kā tev sen šķiet, bet mums nākamgad ir jāizbrauc turienī. Mēs taču ar Galgu esam medijs, un kur tā Maskā jau nemaz nav tik tālu. Ja jau Dācis var aizbraukt, tad ko tu mēs nevaram aizbraukt? Paldies, Dācis, kā apstāstīja, atgādināja. Protams, bija pie mums studijā. Mīļie, jūs jau zināt, Dācis Jānau 4rati.lv. Tā ir tā īstā vieta, kur visi slimie ar autolietām. Un ne tikai. Var parakņāties. Tieši tā, un atrast visu, kas interesants. Čau! Paldies! Čau. Radio 101.
Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Nu, ko, nu labi, nu ir mums bijuši precedenti, ka kāds no šosejas, teiksim, ir braucis arī rallijā. Jā, kāds no rallija ir pabraucis šosejā. Es uzsveru, ir braucis un ir pabraucis. Bet šis gadījums, manuprāt, nu, lai man pēc skeptiķi, teiksim, visi neticīgie, nenovīdīgie galā, ir salīdzināms ar Kimi Raikonen, teiksim, un Roberta Kubicas gājieniem. No formulas pāriet uz ralliju. Nu, gan viens, gan otrs, gan sākumā sludināja, nē, mēs tikai pamēģināsim. Kā tāds? Nekas nopietns vispār, jā. Nu, un citos ir nopietni vai bija nenopietni, jā, nu mēs tagad varam redzēt. Kā Kubics brauc. Nu ko, bet arī mums letiņiem tagad ir visas iespējas. Lai arī ir pieņemts teikt viens no, bet es saku tieši, jā, mūsu vienīgais tiešām formulu braucējs, bet vienīgais uzreiz iestapīm, protams, jā. Mūs taču noteikti dzird arī Karliņš Tāla, tātad vienīgā formulu braucēja. Jā. Un tas arī, godīgi, viņam varētu būt nākošais solis, jā, karjerā. Bet tātad vēlreiz saku, tiešām vienīgais formulu braucējs Haralds Šlegelmilks mums gatavo pārsteigumu startu rallijā. Kā viņš līdz tā sakot, nu, es nezinu, šādā dzīvē nonāca, jā. Kā viņš stāsta pats. Labvakar, čau. Nu, tad tā lieta pat tiešām prasu. Tu tiešām brauks rallijā? Jā, pavisam drīz startēšu, braukšu, piedalīšos un pats es esmu tikko no gultas izkritis, un arī man tas ir liels pārsteigums, bet tā pašā laikā liels prieks, ka tā ir noticis. Nu, tu pats kā pa laikam piedalēs dažādos tur pasākumos, aktivitātēs, bet man šķiet, ka vienā intervijā pats minēja, ka ja tev gadu atpakaļ kāds būtu pateicis, ka tu nākamgad pēc gada brauks rallijā, tad teikt, ka tas cilvēks īsti nav normāls, un man ir tāda pats sajūta šobrīd. Kas tev uz to pagrūda, vai tas ir kaut kāds mārketinga triks, jo, un ja tas būtu mārketings, tad tu nebraukt ar tik nopietnu tehniku, cik es saprotu. Nē, nu, tas tehnikas līmenis ir atbilstošs tai manai pieredzē līdz šim. Ja kaut ko dara, tad dara uzreiz kārtīgi, un tā pieredze man vienmēr ir bijusi maksimāli profesionālā un arī kaut kādā pasaules līmenī. Tāpēc arī tā, un kas attiecās uz šo startu kopumā, nu, kaut kā ārkārtīgi dabīgi viņš ir saslēdzies, lai par to brīnītos un Man noteikti pats no sevis grīz, vai jā? No vienas puses mazliet jāvaino ir Stūrmans, kurš nosacīt bija idejas autors. Bērnības pieredze, kad kopā ar Andi un Māri, kurš tikko ļoti labi nobrauca šo te pasākumu Krievijā, ar viņiem augot, mēs visi sākām kartingā, un tad mēs aizgāju savu ceļu, un šie aizgāja ralliju, un tad mēs visu laiku, ik pa laikam runājam, kā te vienam iet un kā tam otram. Un tad vienmēr ir bijis tas āķis lupā, ka vajadzētu pamēģināt. Un tad vēl visi tie piemēri ar Raikonenu, ar Kubicu. Saucās, kāpēc ne? Un tieši tā, es esmu absolūti par visu jauno, un šī bija fantastiska izdevība viņu arī izmantot. Nu, kādā gadījumā baigi jāpierunā, Haralds nebija uz šito. Es to zinu. Vispār, cik es laikam zinu, es saprotu, ja kāda formula tomēr aizmugurs piedziņas braucamais ar traku jaunu. Jā. Nu, es saprastu, ka tu braukt ar kādu, teiksim, BMW, piemēram, jā, bet tu taisies braukt tiešām ar kaut kādu nopietnu automobili. Kas tas ir pa automobili, no kurien viņš tāds uzradies? Jā, nu, principā tas uzstādījums bija, ja daram, tad daram tā, kad no tā ir prieks, un prieks man šoreiz ir par to, kad es atradu īstos partnerus, un Mogo rallija komandas ietvaros, tātad es varu startēt ar pasaules līmeņa automašīnu, kas ir S2000 klases auto. Un tieši kāds? Šobrīd ir vēl sarunas, ka konkrēti vai tas būs Ford Fiesta S2000 vai Škoda Fabia. Vienā vai otrā gadījumā abas divas automašīnas cīnās ERC čempionātā par pirmo vietu. Līdz ar to abas divas ir ļoti, ļoti ātras. Bet mums vairāk patīk Haralds. Gonka te pateic tur, Haralds pat nezinu, ar kādu mašīnu viņš vēl brauk. Tas viss ir profesionālis, par to mēs nešāmies. Mēs mazliet par to braukšanas lietu, kā mēs beigies peču, vajag visu kaut ko zinām par ralliju, bet man interesē tāda lieta, auto šosejā formulā, tā katra sānslīte, cik es tā saprotu un redzu un analizēju, tomēr vairāk mazāk beidzas ar kaut kādu šmuci. Rallijā ir pavisam otrādi. Tā sānslīdz būtībā ir viss tā rallija pamatā. Kā tev pašam galvā tai kompītu operatīva atmiņa netaisa kaut kādas erorus, teiksim, ka tu saproti, ka tagad tevi jākrāmē, ka tas ir pilnīgi diametrāli pretēm tev, ko tu līdz šim esi darījis? Ir tas krāsa atšķirīgi. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un no sākuma bija tā, ka tie principi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tā pašā laikā tā iepriekšējā pieredze man mācījās, ka ir ļoti ātri jāiemācās, ja kaut ko grib sasniegt.
Un tā arī ir sanācis, ka ļoti īsā laikā es esmu apgūs ārkārtīgi daudz. Liels paldies jau pieminētajam Andim, bez kura būtu drusku grūtāk. Būt tā, jā. Un tāpat arī Stūrmanim, arī viņam viss ir jauns, un abiem mums ir pieredze vienlīdz liela, attiecīgi, gan nekāda. Tas ir pozitīvi. Tas ir pozitīvi, jo manā skatījumā ne tik liela nozīme ir šai te pieredzēji, bet attieksmē un motivācijai, un tas, kādu mērķi tu tam pieeja, un līdz ar to es domāju, ka mūsu attieksme ir pienācīga, lai no tā arī kaut kas labs sanāktu. Pagaid, bet mēs jau, man liekas, izpļāpājamies. Tad es saprotu, ka tas pirmais starts ir gaidāms jau pēc nepilna mēneša, pavisam mazāk. 3 nedēļas. Jā, principā. Kas tas būs par ralliju, kurā tu startēsi? Pirmais starts ir 18. 19. maijā. Tas ir 3 nedēļas. Tas ir 3 nedēļas. Jā, tas ir rallijas tāls, es uzminēju. Tātad tas ir rallijas tāls, manā skatījumā vislabākais rallijas Latvijā. Jā. Es līdz šim par ralliju diezgan maz zināju, jā. Bet par ko es biju dzirdējis, jā, tad par čempionu ralliju. Un tad kā reiz ir saslēdzies labākā komanda, ātrākais autiņš un foršākais rallijs. Pagaid, ko tu tagad darīsi tās 3 nedēļas? Nu labi, tu nezini, kādu vāju tu brauks. Tu tagad skatīsies onboards, kā kas ir jādara, jeb kāds viss notiksies. Tev kāds treniņu process vispār ir, iepazīties. Jā, tas treniņu process jau ir diezgan klasisks rallijā. Tiek noslēgts dops un tad attiecīgi pierakstīts, pārbaudīts, izbrauks un tā tālāk. Drusku jau tie treniņi tiek aizvadīti, un nav jau tā, ka es uzreiz iekāpšu pasaules līmeņa raķetē un tagad skatīšos, kuri gāzi, kuri bremzi un pa labi, pa kreisi. Nē, secība jau tiem pedāļiem laikam viņi nemaina formulā. Secība ir tā pati, bet, tie principi, kad principā Stūrmans tā kā ar PlayStation pulti rokās vada mani, nevis otrādi. Jā. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Bet gatavojušies mēs būsim. Laiks gan, kā jau tu teici, ir ļoti, ļoti maz. Bet pieeja profesionāli. Tas ir pats galvenais. Pieeja profesionāli un savādāk jau nebūtu iespējams. Gan jau tev tavi draugi, brāļi nekšāni. Ar kādu padomu noteikti nelieks tā teikt, un ne tā visā lietā? Es domāju, ka noteikti, un jau līdz šim gana daudz viņi ir nākuši man pretī, un arī viņi priecājās par šo te lēmumu. Mēs visi priecājamies. Bet tā pavisam godīgi man pasaka, ir tas āķis lūpā, kā saka, ir tas, varbūt vēnkurs mugurā ritī, varbūt tu brauks vispār visu sezonu. Principā par tiem tālākiem plāniem tā baigi plaši negribās stāstīt, bet zin kā, ja kaut ko iesāk, tad ļoti iespējams, ka nevajag apstāties pie tā, ko iesāk, un par to tad pēc talsiem, pagaidām viss koncentrācija. Galvenais, ka turēsi tur, jā. Tu mums šajā raidījumā es arī jau tā teikt, oficiālais, labo ziņu vēstnesis, es tā nosaukšu, jā, tātad Rallija Tals 2013 vēstnesis pirmais mūsu raidījumā. Manuprāt, ļoti foršs un pagodināšs status, jā, tātad tu mums jau var šodien pastāstīt par pirmo šīs, vasaras sezonas Rallija Latvijā un arī Baltijā Rallija Tals 2013. Tu esi gatavs šo to mums padalīties? Jā, jo principā tas ir mans pirmais rallijs, un līdz ar to es esmu spiest arī, iepazīties, kas vispār ir rallijs un kāds ir tieši šis. Tad varbūt speciāli tiem, kur vispār galīgi nesako līdz Latvijas Republikas čempionam rallijā un norisei un arī kalendāram. Kādi ir Rallijas Talsi 2013? Pastāsti vēlreiz. Jā, tad sanāk, man liekas, māja 3. nedēļas nogala, 18. 19. mājas, sestdienas svētdiena. Un Talsi, lokācijas vieta, un tas tad arī ir šajā te māja vidū otrā pusē. Un rallijs kā klasiski ar 12 ātrumu posmiem, ar visādiem interesantiem efektiem. Jā, būs, es ceru, ka principā lielā mērā negluži man par godu, bet man par prieku vairāk būs šis te pilsētas rallijs, kur attiecīgi ir asfalts, mana stiprā puse. Beidzot, Talsos atgriežās pilsētas ātrposms. Jā, un to, ko tu uz grāns varbūt mazliet būs iekavējis, to tu visiem varēsi sadot uz asfaltu. To es tur dubultā atgūšu, viņš būs 2 reizes, un šogad viņš vēl ir īpaši ar jaunām konfigurācijām, jo viņš jau ir bijis iepriekš, bet galīgi citā formā šoreiz. Raimons Trokšs kādu labu laiku ir pasēdējis un padomājis. Viņš katru gadu izdomā kaut ko jaunu, mēs ticam noteikti. Un šogad viņš ir kārtīgi pacenties. Super.
Mūs sagaida arī, kas, teiksim, ir divas lietas, kas to skatītājs pašai interesē. Cik daudz es redzēšu un ko es redzēšu. Varbūt mēs arī sāksim ar to, cik daudz varēs redzēt, teiksim, skatītājs šajā rallijā. Jā, pirmajā dienā redzēt varēs pilnīgi visu, jo tas formāts pilnīgi ir tā. Gandrīz pilnīgi visus ātrumposmus, tātad, ja pirmajā dienā būs iespējams redzēt, viss ir saplānots tā, lai 6 posmus varētu redzēt. To Raimonds Strokšs pastrādājis Viņš ir ilgi sēdējis domājis. Es nezinu, pa kur laiks Raimonds Strokšs to visu izdarīja. Viņš tikko kā vēl ir atguvies no Eiropas čempiona. Man līdz šim likās, ka visērtāk ir skatīties uz dīvānu pirmo formulu, bet šis ir tuvu tam, kad var redzēt visu. Tas ir nebijis gadījums, manuprāt. Var arī atklāt, teiksim, par to, ko mēs tur varbūt redzam, dalībnieku sastāvs, varbūt būs kāds odziņš tur, kaut kas tāds ir jau zināms. Māca Osbergs šogad brauks. Principā šobrīd, cik es zinu, tad ļoti daudzi braucēji vēl aktīvi piesakās un līdz 10. datumam tātad ir aktīvi pieteikšanās. Zinu, kad ir VRC mašīnu start ar lietuviešu ekipāžu, tātad jau 2 pasaules līmeņa automašīnas, tātad es Mogo Rally tīm sastāvā un tātad Subaru VRC automašīna. Un, protams, vadošie N4. Es pieļauju, ka ar to Subaru brauks Benedikts Vānagas, es tā pieļauju. Noteikti, ka tur valsts arī finālā noteikti sabrauks no pietiekam daudz pārstāvēts. Jā, tur krietni vairāk kā tikai no Baltijas būs, tā kā būs man tur ar ko pacīnīties. Skaidra lieta. Klau, braucot uz Talsiem, plānojot to braucienu uz Talsiem, ir svarīgi zināt, protams, arī par izmaksām. Skatītājiem varam pastāstīt, vai klausītājiem šajā gadījumā, un rallī skatītājiem varam pastāstīt, kādas varbūt būs tās biļešu izmaksas. Varbūt kaut kādas tādas lietas. To nezinu. Ja tas viss vēl ir pagaidām miglatīts. Tas tuvākajā laikā viss tiks paziņots, un tur attiecīgi jāsako līdz visiem sociālajiem tīkliem, mājaslapām. Par šito tēmu. Kur tad ir tā īstā atslēgas vietas www. Man liekas, ka visaktīvāk ir Rally Talsi Twitter konts. Tur, ja kaut kādas ziņas, tad tur vienmēr ir viss uzreiz. Tieši tā. Ko mēs noteikti dabūsim Raimonds Strokšs pie sevis uz studiju, kurš arī mums noteikti stāstīs jau tajā, teiksim, tuvāk pie sacensībām jau tos pašus jaunumus. Labi, ir prieks, ka vēl tepat Latvijā mums ir iespēja uztaisīt, tādas, es teikšu atklāt, tādas kārtīgas šoka terapijas, jo šis tavs, es vienalga teikšu, tavs gājiens, tas ir tāda kārtīga šoka terapija. Ar nepacietību mēs gaidām Ralliju Talsi, viennozīmīgi, un arī tavu startu šajā sacensībās, un es atgādinu skatītāju un klausītāju cienījamie, ka šodien studijā, kā lai tagad saka, Latvijas Formula 1 cerība, lai tas vienmēr bijis, kas taisās braukt rallijā. Haralds Šlegenovs. Jā, tā būs pareizi. Paldies tev, Haralds. Paldies. Tiekamies rallija trasē. Starp citu, seniori atvēra vaļā to maģisko mājaslapu www.rallytalsi.lv ar Y, rallija, rakstam angliski. Un tur taisni pirmais raksts arī, kas stāv Haralds Šlegenovs no Formulas bolīda pārsēž rallija automašīnā. Tā, es domāju, pateicis, ir karstākā ziņa. Tā arī ir karstākā ziņa. Tiešām prieks par Haraldu. Par šo nedēļas nogali mēs pat faktiski, teiksim tā, pastiepsim mazliet garumā, ņemot vērā to, ka nākamā nedēļas trešdiena mums ir brīvdiena, kā mēs zinām, diemžēl, vai paldies Dievam. Kas to diemžēl. Ja būs labs laiciņš, tad jau forši, ka tā. Jā, bet vienalga. Mums jau arī patīk atpūsties, vai nesim? Parunāt arī. Ņemot vērā, ka ne tikai oficiāli sācies vasaras laiks, bet tik tiešām sniegs ir pazudis un beidzot spīd saulīte, arī sporta aģentūra Biķernieki, jeb Sabī, ir sarosījusies un kā jau katru gadu, arī šajā sezonā piedāvā street stock treniņus tepat Rīgā Biķernieku trasē visiem braukgribētājiem. Pirmais posms notiks jau šo piekdienu, 26. aprīlī. Doma ir pavisam vienkārši. Ja ir vēlēšanās pārbaudīt savas braukšanas pasmas vai autospējas īstos kaujas apstākļos, tad šī ir īstā iespēja to izdarīt. Turklāt gan ar savu ielas auto, tad ieklausāmies visi varam braukt ar savu mammas, tēta, brāļu vai vecmāmiņas mašīnu. Galā arī var pateikt, brauc uz tirgu pēc kartupeļiem. Galā labs darbs. Vecmāmiņa, tev nevajag maisīti. Protams, varam braukt arī ar sporta vāģiem, ja tādi mums kaut kur šķunīšanās garāžās ir. Ar derīgām tehniskajām apskatēm vai sporta pasēm droši dodamies uz Biķerniekiem. Tad treniņi notiek divās disciplīnās - braukšana pa apli un dragreis, jeb skriešanās taisnē, distancē. Šovasar pavisam kopā šādi būs 7 treniņi. Turklāt, tas galvenais jaunums par šo visu ir tāds, ka būs kāda odziņa, ja tā var teikt. Proti, Sabī aģentūra ir izdomājusi padarīt šo pasākumu interesantāku pašiem dalībniekiem. Izveidojot tādu kā, sacensību, ja mini čempionātu. Būs 5 kvalifikācijas posmi, kuros būs, protams, attiecīgi jākrāj punktu, uzrādot pēc iespējas labākus rezultātus. Savukārt atlikušajos 2 posmos sezonas beigās finālos
tiks noskaidrot uzvarētāji. Tad 7 posmi, 5 forši mači. Kolosāli mači, apvienojot viņus ar, protams, ar treniņu. Protams, uzvarētāji attiecīgi loģiski tiks arī pie balvām, ko būs sarūpējuši abi atbalstītāji un tā teikt draugi. Un par to visu daudz plašāk un saprotamāk jau tuvākajos raidījumos mums noteikti pastāstīs viens no sabī aktīvākajiem darboņiem cilvēks, es teiktu, ar ļoti zinām uzvārdu autošosejā Kristians Rukuts. Tikmēr visiem, kur grib piedalīties sabī Street Stock treniņos, tā teikt, treniņos / sacensībās. Jo šo piekdienu droši dodamies uz mājaslapu www.sabī.lv, reģistrējamies online, dalības maksas ir ļoti demokrātisks un galā piešās arī mazliet adrenalīna tas, ka par to laiku trasē būs jāpiedomā. Bet savukārt svētdien, 28. aprīlī Smiltenē, sporta kompleksā Tepers, notiks Latvijas un Igaunijas čempionāts autokrosā pirmais posms. Un reizē arī Ziemeļa Eiropas zonas kausa un vēlreiz arī Baltijas kausa autokrosā pirmais posms bagijiem, vieglajām un kravas automašīnām. Kas bija interesants, citu tāds nebijis gadījums. Sportistu pieteikumu saraksts svētdien, kad beidzās tieši šīs pieteikšanās, apstājās pie 101 dalībnieku. Tad tu gribi teikt, ka svētdien Teperī 101 dalībnieks Rūks. Rūks, tur rādījos 101 Rūks. Nē, forši jauns nosauks, 101 dalībnieks Rūks. Tieši tā, tas visāk interesanti, kopējais ierūcējums. Baigi labi. Tātad svētdien Teperī tiešām Rūks, jā. Piedalīsies sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas, tā kā, godīgi to var nosaukt par tādu kārtīgu autokrosu festivālu. Noteikti ir vērts apmeklēt un redzēt to visu klātienē. Bet kamēr jūs būsiet Smiltenē, pa to laiku varēsiet jūs līdz arī mūsu jaunajam rallija-krosa talantam Rēnim Nitišam, kurš piedalīsies Eiropas rallija-krosa čempionātā jau 2. posmā Portugālē. Īkšķi ir jātur noteikti, lai viss izdodas, un tāpat noteikti īkšķi jātur arī par mūsu Konstantīnu Calko, kurš dosies uz Paula Rikarda trasi Francijā, lai kārtējo reizi visus uzveiktu. Mēs tā ļoti ceram, ka uzveiks. Radikāli Masters Euro sērijas posmā. Mūsu jaunais autošosejas talants turpina ļoti veiksmīgi startēt. Mēs zinām šajā seriālā šogad jau pie tam visjaudīgākajā klasē. Un jā, tā kā ceram nākamnedēļ mums būs daudz labu jaunumu par mūsu startiem arī pasaulē. Noteikti liekam uz to visu cerības. Starp citu, par to nākamo trešdienu jau teicām, nerūksim mēs trešdienā, vismaz ne radio ēterā, vismaz 101 ēterā. Kaut kur jau mēs ar tevi rūksim, seniori. 1. maijā mēs esam brīvi, taču es zinu vietu, kur noteikti rūks motori, notiks tāda kārtīga sezonas atklāšana. Viennozīmīgi runa ir par lielāko mopēdistu tusiņu Latvijā, ja tā var teikt. Ja ne visā Eiropā. Un runa, protams, ir par zelta mopēdu. Tad, tieši tā, gadījumā jums, nākam trešdien, 1. maijā, nekas īpaši baigi daudz nav ieplānots. Droši dodamies uz Biķenieku trasi Rīgā, un tur jau 12.00 notiks pirmkārtām svinīgā pārāde. Tātad visi mopēdi ar visiem dalībniekiem uz tiem dosies trasē un tā svinīgi izbrauks to, kurai sekos aizraujošas sacensības Biķenieku kartodroma trasē 8 dažādās ieskaitas klasēs. No retro mopēdiem sākot līdz pat mūsdienu skūteriem. Starp citu, darbosies arī tāda interesanta parādība kā jaudas stends, tā ka varēsiet pārbaudīt, cik tam jūsu mopēdam tie ziegi tur vēl ir palikuši. Var izmērīt mopēdam. Un tāpat, protams, būs arī sola organizatori, protams, arī būs daudz dažādu šovi, konkursu un vēl kas tik ne. Tā ka būs, es teikšu tā, viens rītīgi labs pasākums visai ģimenei. Turklāt, kas ļoti svarīgi, bez maksas. Vairāk informāciju var sameklēt mājaslapā www.bksb.lv. Jā, šito klausoties, man vienmēr liekas, kāpēc es atdevu metālužņos uz savu veco labo Rīga viens mopēdu. Tagad nopirkt eitu, nopirkt viņu. Ko, ņemot vairāk, ka mēs nākam trešdien nebūsim ēterā, vēl ir jūs variet citu arī iet www.4at.lv un vienkārši paklausīties raidījumus, kurus varbūt jums interesē vairāk. Jā, un nākamnedēļ atcerieties vienu lietu. Visas šīs aizraujošās sacensības šajā nedēļā nogalē paskatoties un jau baudot pirmos vasaras prieks, nākamajās brīvdienās varam noteikti doties atkal uz Biķerniekiem. Tur notiks pirmkārtām Dzintara aplis. Pirmais posms kausa izcīņa, savukārt Latvijas autošosejas čempionāta nacionāliskās pirmais posms tajā pašā dienā 4. maijā. Ja mēs runājam par dragreiz čempionātu, tas pats, kurš tika pārcelts no aprīļa beigām uz 5. māju, tātad svētdien pirmais čempionāta posms dragreisā arī Biķerniekos Rīgā. Un ja mēs par rallija tēmu runājam, redz, kā te stāstīja rallijas tāls, aizsākšot Latvijas rallija sezonu, vasaras sezonu. Jāsaka, kā ir, ja mēs tā kopējā plānā ņemam, tad rallijas Princis Kalnamužs būs tas pirmais
pirmais mēģinājums šajā vasarā pa to grunti, kā teikt, gāzt vaļā, un Kalnmūžas rallija sprints jau, kā teikt, regulāri, tradicionāli ieskandīja to ralliju un rallija sprints sezonu Latvijā. Tur dalību ņem arī sportisti, lai patrenētos tāls rallijam, tā ka tas būs neviens cits kā 5. maijs. Sieksāti un tas Kalnmūžas gals. Nu, tur, ko redzēt, būs kamerā. Droši būs, ko redzēt. Es atvainojos, organizatori kā vienmēr būs sarūpējuši kādu klasisku autosporta leģendāru tādu ātrumposmu gabalu, tā kā tur noteikti būs, ko redzēt. Bet par biķerniekiem galu galā ārā ir silts, uzsliet telts, biķerniekos pavadiet vienkārši nedēļas nodaļas biķerniekos. Nākam trešdien kā var sākt tā līdz brīdām. Nu, ko? Absolūti. Mīļie, paldies, ka klausījāties un skatījāties. Nu, tiekamies cauri vienu nedēļu. Cauri vienu nedēļu. Lai jums labi rūts. Atā. Čau.